Nu, ko, mums ir šajā pēcpusdienā atlicis pabeigt dienu mūsu kopā būšanu ar vienu ļoti, man šķiet, patīkam lieta, kas ļoti pietrūka iepriekšējos gados saistībā ar to, ka visas konferences, visas kopā sanākšanas nācās pārmodificēt un pārveidot to apstākļu rezultātā, kādos mēs pandēmijas gados dzīvojām, un līdz ar to gada balvu pasniegšana kādu brīdi izpalika, bet vēl jau vairāk tāpēc ir prieks, ka šī tradīcija ir atjaunot, jo mums visiem tas ir lieliski zināms un saprotams, un es domāju, ka arī uzņēmumu īpašniekiem, uzņēmumu vadītājiem tas ir pilnīgi lieliski saprotams par to, ka labs grāmatvedis cilvēks savā vietā ir atslēga uzņēmuma izaugsmai, un patiešām, lai novērtētu to darbu, ko jūsu profesijas brāļi un māsas, lielākoties māsas, veids savos uzņēmumos, šī gada balva ir tieši tam arī domāt, lai novērtētu to precizitāti un zināšanas un erudīcijas, kas ir patiešām atslēga tam, lai uzņēmums būtu sakārtots un lai varētu ar tādu drošu skatu raudzīties nākotnē un iet uz priekšu. Gada balvai un titulam Gada grāmatvedis 2023 varēja pieteikt jebkuru grāmatvedi, galveno grāmatvedi vai grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju. Galvenais, lai cilvēks tāds, ar ko nozara, profesija var lepoties, kurš ir paraugs citiem kolēģiem par mūža ieguldījumu. Šī balva faktiski ļoti līdzīga, bet uzsverot ilgstošu ieguldījumu nozarē. Nu ko, es žurnāla Bilants galvenajai redaktorai varbūt lūgtu pastāstīt, kāds bija process un cik viegli vai grūti bija izvēlēties, Vīta. Kā vienmēr ļoti grūts process, jo anketas ir daudz, visi grāmatveži viens par otru labāki, bet es tomēr gribētu mazliet aizkavēt jūsu uzmanību, burtiski dažus, varbūt arī tādus populārākos, jo īstenībā anketēs atkārtojās ļoti daudz vieni un tie paši, jeb ļoti līdzīgi fakti. Un tieši tā, Edī, kā tu teici iepriekš, tas ir atslēgas cilvēks. Grāmatvedis ir atslēgas cilvēks uzņēmumā, un to mēs redzam pēc šīm anketām, un jūs tūlīt par to pārliecināsieties. Tātad zinošs kolēģis ikdienas steigā atrod iespēju padalīties ar savām zināšanām un pieredzi, lai atvieglotu ikdienas darbu un kolēģi varētu strādāt efektīvāk. Ar humora izjūtu, interesants. Cilvēks ļoti mīl, ko dara, pārzina nozari, plaša profila speciālists, nemitīgi attīsta sevi ne tikai grāmatvedībā, bet visās arī citās dažādās jomās. Sirsnīgs, saprotošs, mēs ļoti cienam savu grāmatvedi, jo palīdz atrisināt jebkuru uzņēmuma situāciju. Skaidros tik ilgi, kamēr visi sapratīs. Nu, tas varētu būt tā kā draudz gandrīz, vai jā, bet nu... Protams, arī prasīgs, bet šajā profesijā savādāk nevar. Nezūdoša vēlme mācīties, kas ir vienkārši tāda neiztrūkstoša sastāvdaļa, kā mēs visi zinām. Vienmēr palīdzēs ar padomu, ja nelaidīs pa durvīm, iekāps pa logu, bet visu izdarīs pareizi. Tā tad neatteiks padomu, tas atkal es te kopēju ārā tos galvenos citātus, bet stipri. Nu, un tad par vienu es saņēmu romānu, par vienu no grāmatvežiem. Ja es sāktu lasīt, tad mēs šovakar stipri vēlu beigtu, bet es atkal tikai dažus citātus varbūt izlasīšu. Tātad profesionāls, ļoti punktuāls, savus pienākumus veic uz zināšanām un faktiem balstītām darbībām, spēj uzturēt diplomātiskas attiecības ar darījumu partneriem, dibināt jaunus kontaktus, regulāri jaunas tehnoloģijas, tas mums arī visiem ir skaidrs, vai ne? Tātad arī humora izjūta, kā visiem citiem, jo grāmatveži vispār ir ļoti tāda jautra tauta, vai ne? Tātad, bet šajā gadījumā, pateicoties grāmatvežu profesionalitātei, bija iespējams panākt rezultātu, ka uzņēmums nenonāca maksātnespējas procesā.
Jā, tā tad, un vēl abrīnojama darba spēja un mīlestība uz savu hobiju, bet to es vēl neteikšu, kamēr neatvērs Edijs pašu galveno aploksni. Un kā uzņēmuma vadītājs ir teicis, atsaucoties uz vērtējumu, nesaprotu neko daudz no grāmatvedības, bet zinu to, ka no purva izlīdām pateicoties mūsu grāmatvedēji. Es domāju, ka šīs grāmatvedes vai grāmatvede, to mēs tūlīt noskaidrosim, vistiešākā mērā ir nopelnījis savu balvu. Tā bija tā vieta, kur fanfārām ir jāskan, jā, bet tur tā budžeta aila palika neaizpildīta, lai fanfārs būtu. Nu ko? Gada grāmatvedis 2023, gada grāmatvedi 2023 ir Ieva Simpsone, Latvijas Šaušanas federācijas ģenerālsekretāra un galvenā grāmatveda, un galveno grāmatvedu uzņēma Riksjet Rīga. Un Rievu, tad, kad tika, kā saka, piešķirtā balva, mēs tad, kad mēs pieņēmām lēmumu un sazinājāmies ar pretendenti, tad izrādījās, ka šobrīd viņi ir komandējumā. Ja? Nu, tā arī dažreiz gadās, tā ļoti neveiksmīgi, bet balva, protams, nepaliks nepasniegta. Mums ir... Ieva Simpsons kolēģi, jā, Latvijas Šaušanas federācijas prezidents Raimunds Bergmanis un Šaušanas federācijas juriste Ilze Blanka, kurus mēs aicinām šeit. Nododiet jums. Šis noteikti ir jānodod Ievai. Mēs jau zinām, ka viņa ir čakla kā bitīte, bet... Jā, paldies. Nu ko, delegācijai vai ir kas sakāms, lūdzu? Ir bīstami. Diena, protams, humoru izjūti jums piemītojas, jo es sapratis esmu. Paldies par šo milzīgu augsto novērtējumu mūsu iesūtītājai stāstam, bet es ceru, ka viņš nebeigsies, viņš turpināsies, jo īstenībā šis stāsts ir tāds līdzīgs Pelnrašķītes stāstam, ko es braucot uz šejieni vēl savam šoferim stāstīju, es saku, Raimond, kad tevi ievēlēja par Šaušanas federācijas vadītāju, viņš teica, kāpēc tu vienmēr iebērzies kaut kādos mēslos, ja? Un tu nonāc pie mīnus 48,000, valsts kontrole, bankratam tūmā, un šodien 2 gadu laikā mēs esam nonākuši līdz olimpiskai ceļazīmei, un šis ir Ievas un visas komandas augstākais novērtējums. Paldies jums par to. Es domāju, šī balva ir tiešām pelnīta, jo tad, kad mēs pārņēmām Šaušanas federāciju, mums bija skapis ar kaut kādām mapēm, kur nekā nebija. Es teicu, vai to vispār var kaut kā, cik mēs varam izglābt, ko mēs vispār varam izdarīt. Un meitenes strādāja dienu un nakti, un mēs nenobijāmies. Un tas, kas izskanēja no pati sēžot, nebaidīties runāt, jo valsts kontrole un Olimpiskā komiteja mūs mēģināja, tā kā pasniedz sabiedrību uztvēr, ka mēs esam kaut kādi ļaunie bijuši, un tad tev jāmēģina pierādīt, ka nē, un šobrīd mūs rāda kā piemērs. Un tas ir pateicoties liela daļa tieši Ievai, ka viņa spēja panākt to, ka šodien mums stāsta šos piemērus. Un es ceru, ka arī šīs piemērs iedvesmos jūs nebaidīties no grūtībām, ticēt, tā kā to dara Ieva, ar humoru, ar izpratni un milzīgu atdevi un spēju. Un izmanto arī jaunās tehnoloģijas. Viņi tiešām ļoti daudz jau ar mākslīgo intelektu šobrīd arī aizgāja uz lekciju, līdzīgi kā jūs šeit, un iepazinās, un šobrīd to izmanto arī savā ikdienas darbā. Un tāpēc es milzu paldies gan jūs par šo augsto novērtējumu, un paldies komandai un visiem pārējiem, kas bija iesaistīti. Tiešām nonākt no purva līdz Olimpa, un šai balvai šis ceļš bija diezgan interesants, bet es ceru, ka mēs varēsim, un jūs vēlties, aiciniet Ievu, viņa padalīsies droši vien ar šo pieredzi, kā nenobīties no tā, un arī man šī ticība
meitenēm un Ievai deva šo ticību, ka mēs saglābsim to, jo mums bija tiešām izvēle. Un tā bija mūsu izvēle, tā bija mūsu izvēle. Maksāt nespēju vai cīnīties. Un līdzīgi kā šī bitīte vai cits tas stāsts par vardīti, mēs cīnījāmies. Nu, un šobrīd mēs esam pirmie, kas kvalificējās uz olimpiādu. Un Ieva strādā ne tikai Latvijas šaušanas federācijā, bet arī savā ikdienas darbā uzņēmumā Rīga Jet Rīga. Un arī tur viss ir vislabākajā kārtībā un mūsdienīgas spēja strādāt ar it kā šādām lietām. Bet īstenībā, ko es gribēju teikt par jūsu nozīmību, par grāmatvedības nozīmību, es domāju, ir tik daudz grāmatās pasaulē aprakstīts, un jūs saprotiet, ka jūs esat tas otrais cilvēks aiz tā priekšnieka, un bieži vien pirmais cilvēks. Jā, tas palīg teikums bija tā atslēga. Paldies jums un paldies par šo augsto novērtējumu. Klau, bet varbūt, ka mēs jau varam arī uzklausīt. Halo, Ieva? Halo. Sveiki! Labdien! Nu, super, mēs jūs dzirdam. Vai jūs dzirdējāt visus tos labos vārdus? Varbūt, ka jūs varat 3 vārdos arī no savas puses izstāstīt, kas bija tā atslēga izkāpt no tās bedres, kuru varbūt mēs tā kā neraksturosim pavisam detalizēt. Mums nav tam laika varbūt, bet kas bija tā atslēga? Atslēga viennozīmīgi bija mana mīlestība pret šaušanas sportu, jo pati vairāk kā 30 gadus esmu nodarbojusies gan tādā amatieru līmenī un zemesardzē dienējot, bet šī mīlestība pret šaušanas sportu, pret manu treneri Zigfrīdu Markainu, kurš pagājušajā nedēļā saņēma Tukuma godpilsoņu nosaukumu, tāpat draudzība ar šāvējiem sportistiem gan šeit Latvijā, gan arī pasaulē. Tāpat arī manas zināšanas, gan profesionālās, gan tīri ceļošanas, organizēšanas. Es zināju, ka es varu ar savu ieguldījumu palīdzēt savējiem, un tieši tā kā mans prezidents Raimonds saka, ir tikai jāiet uz priekšu un jāmēģina, jo vienmēr var teikt, man nav laika vai man ir citas lietas svarīgākas, bet ja es redzu, ka es varu palīdzēt, tad ir jāmēģina un jāiet uz priekšu. Un, kā redzat, šobrīd mēs esam tur, kur esam, un viennozīmīgi tas ir mans komandas darbs. Un, jā, paldies liels jums gan par šo balvu, gan federācijai par izvirzīšanu, un es tiešām ļoti lepojos ar to, ko es esmu izdarījusi. Jauki. Nu ko, balva jūs gaida mājās, Ieva, un jā, droši vien ņemam līdz to, ka ar profesionalitāti un deksmi var kalns gāzt, vai ne? Paldies! Paldies! Jā, mums ir vēl viena aploksne. Viena aploksne. Tas bija jau, ka mēs spējam sazvanīt arī Ievu un uzklausīt. Jā, tieši tā, mums ir sakrīt tas vārdu krājums, tieši atbilstoši situācijai. Nu ko, balvu par mūža ieguldījumu grāmatvedībā saņem profesora Inguna Leibus no Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes. Nāciet, Inguna, jūs bijāt vienreiz jau šodien. Mums ir balva. Mums ir viss. Visi ir tik daudz sveicēji, ka neviens nesaprot, no kura gala sākt. Tā, Laura Brīvība Cenuška, lūdzu. Jā, tu dabūsi mikrofonu, tur viens bija, otrs. Lūdzu. Super, paldies. Inguna, es lasīju aprakstu. Un, kad es lasīju aprakstu par jums, es domāju, ka būs tāda 90 gadus tantiņa nāks, jo tas, kas tajā aprakstā ir rakstīts, tas ir vienkārši tā kā, wow. Tāpēc es gribu teikt, ka man ir milzīgs gods un prieks
Vīzma vārdā, manu Horizon kolēģu vārdā un, es domāju, visu grāmatvežu un bilances fantastiskās žūrijas vārdā būt pirmajai, kas var pasniegt šo balvu, ir tālāk, tad citi rindā. Un, mazliet palasot pa dzīves gājumu, es pieņemu, ka jūs varbūt visi zinat jau Ingūnu, bet, tomēr, ja ir kāds, kas tur ekrānos nezina, doktore, profesori, turklāt cilvēks, kas rūpējas nevis par tiem lielajiem, bagātajiem uzņēmējiem, bet tiešām rūpējās par mazajiem pašnodarbinātajiem zemnieku saimniecībām, visiem tiem, kas var kārtot tajā ļoti, ļoti vienkāršajā pēdiņās, vienkāršā ieraksta sistēmā grāmatvedību. Turklāt grāmatas ir uzrakstītas 2 grāmatas pašai un 1 kopā ar kolēģiem, kas pie tam vēl vairāk, ja? 2 ar kolēģiem un 2 tad pašai, 1 pat manā grāmatplauktā, ko es esmu pat lasējusi. Un turklāt viņas tiek atjaunotas un papildinātas. Ļoti daudzu rakstu autore. Tur šeit tie pat ir jau neskaitāmi. Būs vēl darbs ar studentiem, darbs pie nākotnes un darbs arī pie tādas nodokļu politikas un dažādu pētījumu projektiem. Vai ne? Tā kā es domāju, ka balva ir ļoti, ļoti nopelnīta un ir milzīgs prieks, ka tā atzinība tiešām pie jums nonāk. Un, to mūža ieguldījumu balvas, tiešām liekas, tagad iedavām balvu un viss, bet es ļoti gribētu uzsvērt, ka šī balva ir ar milzīgu cerību, ka mēs vēl dzirdēsim daudz un tiks darīts vēl daudz, un tas ir tikai kā iedvesma nākotnē. Tā kā milzīgi sveicieni un prieks pasniegt. Tagad es tikai domāju, kā man nesapīties. Jā. Pārnēsājam balva, tas ir tik jauki. Tā nav ceļojošā, nē. Laila Kelmer, Ingūnas kolēģi arī. Jā, labdien visiem! Es reti, kad izēju ar pieraksta blociņu priekšā, bet šoreiz ir tā situācija, jo man ir pierakstīti arī pa punktiem, ko es gribētu arī pateikt no tajā visā. Jūs jau saprotat, šodien tiešām ir īpašs brīdis, kad mēs vēlamies izcelt un sumināt tavu veikumu, kas ir ilgtspējīgs veikums. Es pievienojos tam, ka tu ļoti lielu rūpi tur par mazajiem uzņēmējiem, kas nav vienkārši. Un papildinot iepriekš teikto, Ingūna joprojām turpina pētīt nodokļu nianses. Tad, kad ir studenti bijuši pie viņas lekcijās, un viņi atnāk pie manis, tad viņi tikai par nodokļiem runā, ka viņi tikai par to rakstīs. Tad man jāiegulda savs darbs, lai panāktu, ka raksta arī par citām tēmām. Bet es gribu arī pateikt, Ingūna māca, tā, lai jūs zinātu, priekšmetus, kas ir nodokļu plānošana, nodokļu uzskaita, grāmatvedība un investīcija, un vēl tādu specifisku kursu, kur es neesmu dzirdējis par agrāro. Ļoti labi. Mēs lasām Ingūnas rakstus šeit, Latvijā, žurnālā Bilance un citur. Bet es jums varu pateikt, viņa ļoti daudz raksta arī zinātniskos rakstus. Viņa daudz dodās uz starptautiskām konferencēm, kur viņa satiek kolēģis no citām valstīm un apmainās ar šo te pieredzi, gūst jaunu iedvesmu, un tad viņa atbrauc atpakaļ, un mums arī kaut ko no tā vajag. Ingūna ir arī tas cilvēks, kas māk ļoti tieši un precīzi pateikt, šitā gan nevajag. To dzird gan studenti, gan es, un tad ir tā, klau, šitā nebūs labi. Kas ir labā ziņa, viņi neatstājas ceļa vai krustelēs, viņi pastāv, ir tāda pauze mākslinieciskā, un tad seko, pagaidi, tagad domāsim, ko mēs varam darīt. Vai meklēsim to, kas mums var palīdzēt.
Un tas ir tas labākais, ka tu spēj motivēt, aiziet līdz galam, lai cik grūti arī nebūtu. Tu spēj motivēt arī tos cilvēkus, kas atnāk pie tevis uz konsultāciju un domā, nu es to biznesu netaisīšu, man sapnis ir beidzies. Bet tev vienkārši izstāstot sarežģīto, tas, ko mēs šodien dzirdējām, ka daudzi likumi ir uzrakstīti sarežģīti. Mums tāpēc ir tik daudz ekspertu, un Ingūna tieši mazajiem palīdz, un mums ir eksperti, kas palīdz arī lielajiem. Un tāpēc es teiktu, ka šis ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā, pagaidām. Man taču padodās rakstīt, to mēs zinām. Tā, nu es pāriešu pie tām beigām. Tātad, paldies par neatlaidību, par mīlestību, pret zināšanām un spēju radoši iedvesmot citus. Un visiem pārējiem es gribētu teikt, lai arī jums šī balva ir iedvesma un pierādījums tam, ka soli pa solim, strādājot vienā noteiktā jomā, agri vai vēlu mēs kļūstam par speciālistiem un ļoti labiem un augsti novērtētiem, un mūsu ieguldījums ir ilgtspējīgs. Paldies tev un sirsnīgi sveicu! Nu, ko, profesor, droši vien, ka nebija plāna kāpt atpakaļ šeit priekšā. Tas ir liels pārsteigums. Paldies visiem, kas to sarūpēja. Un tiešām, es neatceros, kāds arī laikam teica, ka gribēja ieraudzīt mani tādu stipri gados, un tāpēc man arī drusciņ pārsteigums, vai tiešām jau mūža, bet, nu, es turpināšu strādāt. Jā, protams, turpināšu. Nedomāju pabeigt, bet, nu, vairākas lietas es gribēju pateikt, bet dažas jau izkrit no prāta. Bet tas, ko tikko mums teica Laila, kad nebaidieties uzsākt kaut ko jaunu, jo kurš man liekas, ka ministrs mums teica, ka 70% no profesijām nomainīsies. Jā? Lūk, tas ir tas izaicinājums. 70 jaunas profesijas, tā kā visu cieņu Ilzei, kas ir arī atradusi savu lauciņu, roku un ar entuziasmu iet uz priekšu. Un tāpat es jau arī biju galvenā grāmatveida celtniecības uzņēmumā pirms 24 gadiem. Bet man vienkārši likās, ka man kāds uzliek jumtu un es nevaru vairs augt. Un tas bija viens, bet otrs man galvenais, ziniet, kas vēl nepatika? Man šausmīgi nepatika, ka nepārtraukti ir izmaiņas nodokļu. Un es nesaprotu, kāpēc viņas ir. Un es domāju, nē, taču kaut kas ir jādara, dziļāk jāsaprot. Un, kāpēc vajag ik pa pusmēnesim izmaiņas, ja kāds vēl atcerās 90. gadus, ja? Un tad es aizgāju strādāt ar studentiem un vienkārši pati mēģināju vairāk saprast. Atradu to lauciņu, kurā neviens nerok, jā, un tā es to, tā kā pamazām roku to lauciņu. Jā, tā tas ir tiešām. Paldies, ka to arī pamana un novērtē, jā. Un vēl es teikšu, man ir milzīgs gods arī saņemt šo mūža balvu pēc manas, kā lai es pasaku, skolotājs, viss skolotājs, kas mani ievadīja. Es ļoti viņu cienu un kā saka, mūžīgi esmu pateicīga par to ieguldījumu, ko viņi ir devusi studentos un arī manī. Varbūt, ka kāds vēl zina, bet jūs izstīties tādi jaunāki. Varbūt, ka jūs arī nepazīstiet. Es runāju par Gaidu Kalniņu. Kāds vēl atcerās, jā? Jā, viņa pirms kādiem 5 gadiem saņēma apmēram mūža balvu, jā, un tagad man ir tāds gods arī viņai sekot. Tā ka visiem liels paldies, un kolēģiem, protams, liels paldies, un ejam uz priekšu un strādājam. Un īstenībā es tomēr vēl vienu lietu pateikšu. Man visu laiku ir kreņķējis, kad mēs esam pārvērtušies par tādu, es atvainojos, ka es tā teikšu, bet grāmatvežu tautu.
Jo man liekas, ka mums par daudz prasa visādas grāmatvedības. Un tāpēc es tikai priecājos par šiem visiem jaunajiem risinājumiem, kur mēs iesim spēcīgi, jauni strādāsim. Mēs varēsim vairāk finanšu analīzē veltīt tādām radošākām vai kā lai saka lietām, ja? Nevis tādiem sīkumiem, strīdiem par, es atvainojos, parakstu vai kaut kāda rekvizīta trūkumu. Ja? Tā ka to arī novēlu, ejam uz priekšu, attīstamies un esam radoši, dzīves priecīgi, veseli un tiekamies jau nākošajā gadā, droši vien atkal klātienē. Jā, paldies! Paldies jums liels! Es tikai gribēju mazlietiņās piebilst par to mūža ieguldījumu. Vairāk uzsvēra, ka to veco tantiņu kāds ir gaidījis vai kaut ko tam līdzīgi. Es gribēju piebilst, ka tas mūža ieguldījums nenorāda uz cilvēka vecumu gados. Mūža ieguldījums tieši otrādi, tas norāda uz cilvēka devumu nozarē un nozares attīstībā un nozares sakārtošanā. Tieši tāpēc mēs uzskatījām, ka Ingūna to ir godam nopelnījusi, neskatoties uz viņas skaistumu, jaunību un pietiekoši lielo pieredzi, kas dzīves laikā ir sakrāta. Ja? Un galvenais ir tas, ka viņi ar to dalās, ne tikai ar saviem studentiem, bet arī ar mūsu lasītājiem. Un tā kā no vienas puses es mazlietiņās arī tā kā avansā, jo es ceru, ka Ingūna turpinās rakstīt žurnālam bilanci pat biežāk nekā viņa to darīja līdz šim. Tas ir lieliski, ka nozara spēj godināt savus izcilniekus. Tas daudz ko pasaka kopumā par nozari, līdz ar to man komplimenti bilancē par šīs tradīcijas turpināšanu šogad ļoti jauki. Un paldies profesionāļiem, bet arī paldies par to, ka tas visiem mums dod iedvesmu, lai arī kādā mēs profesijā strādātu. Profesionālitāte, deksme, ejam visus priekšu. Un tiekamies nākamgad līdzīgā konferencē, acīm redzot, un es tikai pasaku, ka šis nav viss vēl, oficiālā daļā ir viss, bet ir vēl kūka, kafija, glāze vīna, tepat kaut kur lejā, tā kā neizklustiet un izbaudiet to brīdi, kad ir atkal iespēja satikties, paburzīties, tīkloties, atjaunot draudzības, redzēt viens otru vaigā. Paldies jums par šodien!